Paldies! Dārgie draugi, es šoreiz gribu jūs uzrunāt šādi. Šodien mēs esam sanākuši kopā, lai ar dziesmu un mūziku godinātu mūsu tautas spēku, vienotību un drosmi. Koncerts roku rokā, plecu pie pleca ir īpašs notikums, kurā atceramies un izceļam gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas atmodas laiku. Laiku, kad mūsu tauta spēja piecelties, apvienoties un izcīnīt brīvību. Pirms 35 gadiem Latvijas sirds sāka pukstēt skaļāk, aicinot uz brīvību un neatkarību. Šis laiks ir neatņemama mūsu vēstures daļa. Laiks, kad cilvēki ticēja saviem sapņiem un nepadevās grūtībām. Katrs solis šajā ceļā bija svarīgs, un katra balss bija izšķiroša. Viens no spilgtākajiem brīvības cīņas simboliem ir Latvijas nebe Baltijas ceļš. 1989. gada 23. augustā vairāk nekā 2 miljoni
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadavās rokās, izveidojot dzīvu ķēdi, kas stiepās caur 3 Baltijas valstīm. Tas bija apliecinājums ne tikai mūsu tautas karīgajai vienotībai, bet arī spēcīgai ticībai gaišai nākotnē. Šis brīdis apliecina nevien tautas kara spēku, bet arī to, cik spēcīgi mēs esam, kad esam vienoti. Baltijas tautas, latvieši, lietuvieši un igauņi spēja pārvarēt robežas un šķēršļus, lai stāvētu kopā kā viens. Un šī kopības sajūta, šī vienotība bija kā nepārraujama saite, kas savienoja mūs visus, neatkarīgi no valodas, no kultūras vai no robežām. Baltijas ceļš kļuva par simbolu tam, ka kopā mēs esam neuzvarami. Kā vienmēr mūsu svētkos mēs nevaram iztikt bez saviem draugiem. Un tā kā mums ir viena kolektīva vadītāja, kur ir ļoti, ļoti bagāta ar saviem kolektīviem, tad arī šodien ciemos pie mums Grenstālē ir ieradušies gan biguļi, gan senbiguļi un apvienojušies vienā skaistā dejā. Taču Jāņu diena tikko jau nesen bija.
Šodien mēs ne tikai godinam mūsu pagātni, bet arī skatāmies nākotnē. Un mūsu bērni ir tie, kuri turpinās šo mantojumu, kuri veidos mūsu nākamo Latviju, Lietuvu un Igauniju. Viņi ir mūsu nākotne, tāpat kā mēs toreiz stāvējām rokās savienoti, arī viņiem būs jābūt vienotiem, lai veidotu stipru un brīvu nākotni. Un, ka jau runājam par nākotni un par bērniem, tad uz skatuves šobrīd es aicināšu šī koncerta pašus jaunākos un mazākos dalībniekus, un tie ir Grensdāles kultūras nama bērnu vokālais ansamblis. Un tā kā nosaukums arī koncertam ir roku rokā, plecu pie pleca, tad mums dziesmai arī ir nosaukums roku rokā, bet kā mēs te satikām, to jūs tūlīt uzzināsiet.
pirms mēs dziedāsim otru dziesmu, ārā jau lija lietus. Tāpēc mums visu nācās pārcelt šeit kultūras namā. Bet tagad mēs norībināsim un lietu izsauksim šeit. Nesatraucieties, jūs nesamūksiet.
augst, dzestra lietus rasināta. To mīlēja labi ļaudis, krietnu dzīvi dzīvojot, kā pazītu tēva sētu. Nevajag radītāja, ozols auga dievādīja, lietu plāna līdiņā. Ozols auga kalniņā, kara žēni saimnieks. Vara sakne seltas arī sudrabiņa lapiņā. Sieviņa avelīte, ziedzaļai papardīte, kad uz klanus lauka kumplavīja, pa zelta sieru spīdīnā. Šodien mēs stāvam uz mūsu zemes, uz tās svētās augsnes, kas tik daudzām paudzēm ir bijusi mājas, cerību un spēka avots. Mūsu zeme tā nav tikai vieta uz kartes, tā ir mūsu sirdsapziņa, mūsu vēsture un mūsu kultūra, mūsu dvēsele. Mēs esam saistīti ar šo zemi dziļāk nekā vārdos var izteikt. Tā ir zeme, kur mūsu senči apstrādāja augsni un sēja graudus, zeme, kur dzima un aug mūsu bērni, zeme, kurai mēs esam uzticējuši savus sapņus un nākotnes cerības. Katrs tās stūrītis, katra upe, katrs mežs ir daļa no mums, tāpat kā mēs esam daļa no tās. Mūsu zeme ir mūsu mājas, vieta, kur saknes plešas dziļi un kur aug koki, kas stiepjas uz debesīm. Tā ir vieta, kur neskatoties uz vētrām un grūtībām, mēs vienmēr esam spējuši piecelties un atgūt savus spēkus. Tā ir zeme, kas mūs vieno un dod spēku stāvēt kopā, plecu pie pleca, sirdī turot mīlestību un cieņu. Šajā brīdī es aicinu šeit uz skatuves Grenstāles kultūras nama vokālo ansambli Grenstāle ar 2 skaistām dziesmām, viena no tām, kamēr meitenes nāk, tikmēr es izstāstīšu, viena no tām ar īpašu vēsturi.
jo šī dziesma tika sarakstīta 1989. gada, bet ne 23. augustā, kā tas varbūt bija plānots, bet tā bija sarakstīta oktobrī, domājot par šo atmodas laiku, par Baltijas ceļu. Vārda autora ir Lija Brīdaka, un mikrofona aptaujās šajā gadā, 1989. gadā. Šī dziesma ieguva 10. vietu. Sadosimies rokās. Latvieši te izcelis jau kurā,
izpildīsim Georga Friedricha Hendeļa Aitu, jeb Gaiss.
Paldies vidējās paudzes dejotājiem Biguļi un arī senioru deju kolektīvām Senbiguļi, bet, kā es teicu, ne tikai bērni, bet arī jaunieši, tā ir mūsu nākotne. Uz skatuves jauniešu deju kolektīvs Līdums Es varēju bumbulēt. Es matēju bumbulēt, bumbulēt, es rīdien smalka dāmas un paršēju. Ai jūdašikšķile bumbulēt, te bumbulēt, te bumbulēt, te jūdašikšķile bumbulēt, te bumbulēt, te bumbulēt. Nu, var dziedāt no galakos, viņa var. Tas tā arī, pi. Es matēju bumbulēt, bumbulēt, es rīdien smalka dāmas un paršēju. Ai jūdašikšķile bumbulēt, te bumbulēt, te bumbulēt, te jūdašikšķile bumbulēt, te bumbulēt, te bumbulēt. Paldies jauniešu deju kolektīvām Līdums. Arī es mēģināju uz šo skaisto burvīgo pasākumu kļūt mazliet par ceļnieci. Kā man būs izdevies, gan nezinu. Šī mana dzimtā zeme, kur sākas rīti, kur vēji vēsta stāstus klusos, kur upes čukst un meža šalts, kur dziesmās mīlestība dzimst. Šī zeme, manas dzimtās mājas, kur saknes dziļi zemē laistas, kur katrs akmens, katra šķautne glabā spēcīgus un neaizmirstamus stāstus. Mēs mākam izdziedāt šo zemi skaisto,
Mēs mākam izdejot un uzzīmēt to. Šeit debesis zila kā mūsu cerības, un zvaigznes birst kā tautas asaras. Mēs stāvam plecu pie pleca visi, jo dziesmas mūsos skanēs mūžam, un sirds būs droša un nebaidīsies. Par Latvijas zemi, spēku un drosmi, un katrs vārds, kas dziesmā izskan, ir mūsu liktenis, kas skanēs mūžam. Es atkal aicināšu, paldies! Reti gan top tādi vārdi, būs jāpadomā vēl par melodiju, bet šobrīd es uz skatuves aicināšu atkal vokālo ansamblu Grenstāvu ar 2 burvīgām skaistām dziesmām. Un kamēr meitenes nāk, un es ceru, ka kāds man palīdzēs nedaudz ar mikrofoniem, Kristēn, mums ir viņi uz augšu kaut kā jāpaliek. Vai mēs esam dzirdamas? Esat dzirdami. Ļoti labi. Tad ir fantastiski. Pirmā dziesma, nevis pirmā, bet tā ir jau 3. dziesma, ko mēs dziedāsim, ir Dzimtā zeme, kuras mūzikas, un es saprotu, ka arī teksta autors ir Ilmārs Dzenis, kurš sarakstīja šo dziesmu 1997. gada 28. decembrī. Un savukārt nākamā dziesma ir Valtera Kaminska un Ulda Krasta dziesma Mūsu zeme. Tā kā par 2 skaistām zemēm, patiesībā par 3 Baltijas valstīm, jo pat ceļojot ne tikai pa Latviju, bet nedaudz paceļojot par Lietuvu, izrādās, ka mums ir tik daudz kopīga. Ja vidzemē ir kalni un lejas, tad arī Lietuvā, piemēram, braucot uz pilsētu Aļitus, reāli tur ir tiešām tāda sajūta, kad es atrodos vidzemē. Come
ir jāsavāc jau tas izdarījis bijis. Vai kājas nepaspīd. Jo šobrīd uz skatuves es aicinu vidējās paudzes deju kolektīvas Bīguļi ar vienu skaistu deju Ai bagāta man zemīte. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvām Bīguļi, bet nu uz skatuves jauniešu deju kolektīvs Līdums ar deju Jumbraviņa. Es
pilnīgi visi Santas zemītes dejotāji. Kad runājam par vietu, kur mēs dzīvojam, kur mēs jūtamies vismīļāk, mūsu prāts un sirds vienmēr atgriežas pie īpašās vietas, mūsu mājām, mūsu zemes. Šeit, kur mēs mīļi dzīvojam, ir sakņoti mūsu visdziļākie sapņi un cerības, mūsu tradīcijas un mūsu vērtības. Un tā es varētu patiesībā runāt līdz vēlām vakarā, bet es nemocīšu mūsu dejotājus. Viņiem šī brīdī vēlreiz vētrēni aplausi. Un viņi var jūs paskatīties, cik daudz viņi ir, ne? Kā viņi skaisti smaidoši. Sātīgi mana skatuve vairs taviem visiem nesatūras. Tad mums jārīkoja blakus. Bet es mīļi jūs aicinu Torņos jau likteņa zvani skan, un jūra bangoties sāk. Trīs māsas no miega modušās